Kāda ir galvenā profilaktiska darbība ginekologām? Galvenā profilaktiska darbība ginekologām ir ikgadējas apskate katrai sievietei. Tajā vizīti parasti ginekologs piedāvā paņemt ikgadējas uztriepes uz baktērijiem un veic ultrasonogrāfijas izmeklējumu. Ginekoloģiskais ultrasonogrāfijas izmeklējums ir jāveic katru gadu, jo tikai ar šo metodi var agrīni diagnosticēt visbīstamākas slimības. Tā skaitā endometrija vai ūlnieces audzējas, un tas skar visas sieviešu grupas, neatkarībā no vecumā. Un trešais galvenais pasākums ir onkocitoloģiskas uztriepes ņemšana, un tas ir dzimumkakla vēža skrīnings, kuru ir jāveic pašlaik vienu reizi 3 gados, un tas nosaka ne tikai onkocitoloģisku uztriepi, bet arī HPV vai cilvēku papiloma vīrusa esamība sievietes organismā.